Es jūtos maziņa. Nostājoties tur uz kāpnēm, pašā augšā, es jūtos kā mazais smilšu braudiņš pludmalē. Viens no kaut kā liela, bet maziņš nenozīmē nevarīgs. Maziņš nenozīmē sīks vai tāds, kuram viegli uzkāpt vai pārikāpt. Nē, tieši vairāk izjūt to, ka es esmu daļa no. Man ir bijušas vairākas ielikšanas pieredzes, un laikam kaut kāds amats jau tur man rokā. Es zinu, kas man jāizdara mājās, un es zinu, ko es darīšu, kad es atnākšu uz skatuves. Pie klasiskā iestudējuma formāta 2 mēnešus mēs visi kopā izrunājam, saprotam, radam, un tas piedzimst mums visiem kopā, tad tam ielecējam, kas daļēji šīs dzemdības jau veids mājās, skatoties ierakstu, mācoties tekstu un analizējot pats šo izrādi kontekstu lomu, tad tās dzemdības notiek tev tā kā vienam. Apkārt visi jau zina, un tu viens tāds maziņš šaudies un baidies, bet ansamblis ir tas, kas tevi pietur pie vietas, tev palīdz, ja tu kaut ko nevari aizmirsti, nesaproti. Ir tāds sajūta, ka tu esi tādā lielo brāļu un māsu un mammas pulciņā, kur viss par tevi tur lieli rūpi. Jo mums visiem ir svarīgi, ka šis piedzimst un ir auglīgs. Savu mašu var tik visu, ne daļu. Šeit nav vīglē. Krīt, žūsti tavi smiekli, ļaužu smējies, prom dzēries. Augsts ap! Līglis! Baiba ir cilvēks, kam ārkārtīgi svarīgs ir goda jautājums. Un tad es sev tā uzdevu šo jautājumu, kuram vēl šajā laikā no mums ir svarīgs goda jautājums. Kas ir tas, kam es pāri nekāpšu, jo tas iedzem mana goda. Tas varbūt ir lielas lietas, un varbūt kādam šķiet smieklīgi, ka noņemt lakatiņu puišu priekšā, kas tur par godu, noņēma, bet baibai tas ir svarīgi. Un tad es tā pieķeru sev pie domas, vai vēl pasaulē ir kāds, kam gods ir svarīgs. Un es domāju, ka ir. Un es domāju, es nevarētu šo izrādi un lomu spēlēt, ja es domātu, ka tā nav, ka nav šādu cilvēku. Tas kļūst aizvien retāk, tas kļūst par retumu. Un man gribētos ticēt, ka šī izrāde mums atgādina par tādu svarīgu lietu, kā mans iekšējais morālais kompass, kur viņš mani ved, vai es viņam sekoju, vai es vispār domāju, ka man tāds ir, un baibai viņš ir.